28. jūlijā visā pasaulē atzīmē hepatīta dienu. Arī Latvijā šajā dienā hepatīta biedrība rīkoja informatīvu pasākumu Vērmanas dārzā, kura laikā notika arī dalība pasaules mēroga akcijā Ginesa rekordu uzstādīšanā, veidojot fotografiju sēriju, kas balstīta austrumu parunā. Neredzi ļaunu, nedzirdi ļaunu, nerunā ļaunu. Latviju uzskata par reģionu ar visaugstāko infekcijas palielināšanos. Ja 2007. gadā Latvijas infektoloģijas centrs veica epidemioloģisko pētījumu un izrādās, ka 1,7% Latvijā cilvēki nesā šo vīrusu. Tas ir 39,000 iedzīvotāji. Tas ir ļoti liels skaitlis. Un tāpēc mēs esam uztraukušies un vēlamies ar visu jūsu palīdzību sasniegt, lai hepatīts tiktu Latvijā ārstēts tāpat kā visā Eiropas valstī 100% kompensācija. Hepatīts tā ir slimība, ar ko inficējās tikai ar asinīs. Inficēties mēs varam veicot ķirurģiskas manipulācijas, piercingus, pedikīri, manikīri. Arī narkomāniem ir ļoti bīstami, jo viņi, ja inicē narkotikas 1 gadu, tad 90% viņiem visiem ir C hepatīts. Tālāk zobārsta kabineti, ja netiek kārtīgi veikta dezinfekcija un instrumentu sterilizācija. Mēs vēlreiz iestājamies par to, lai būtu 100% ārstēšana, kā tas ir visās Eiropas valstīs. Saistībā ar C hepatītu var pateikt, ka galvenokārt pacienti nonāk mūsu stacionārā uz izmeklēšanu, un šī slimība tiek atklāta nejauši. Vai no ikgadējā darba pārbaudē, vai arī nododot asinis kā donoram, vai arī veicot analīzes pirms operācijas. Ar ko C hepatīts bīstams? Ja slimība netiek ārstēta, sūdzības pacientam parasti nav, tad ar zināmu laika intervālu, dažiem tas var būt 10 gadi, dažiem 30 gadi, var attīstīties aknu ciroze, kas ir aknu slimības gala stadija ar izrietošām komplikācijām. Otra svarīga lieta ir aknu vēzis, kas arī iespējams pacientiem ar C hepatītu. Tāpēc būtu aktuāli pārbaudīties uz C hepatītu laicīgi. Tas laika intervāls varētu būt katru gadu, varētu būt nedaudz retāk, lai laicīgi atklātu akūtu C hepatītu, jo norise ir samērā viegla, bieži vien bezdzeltes formas, tāpēc lielāko daļu tiek atklāti hroniskie C hepatīti. Hronizācijas procents no 70 līdz 90%. Tagad visi aiziesim ar abām rokām ausis. Ar abām rokām tagad ausis. Labi, tā pagaidiet 1 sekundi. Nedzirdam ļaunu. Lieliski, un tagad visi ar savu labo roku aiztaisam musi. Cik jūs labi izskatāties. Liels paldies, aplaudējam paši sev. Paldies, ka piedalījāties šajā Ginesa rekordu uzstādīšanā.